Es jau palaidu laivu. Tagad skatāmies, cik būs sekotāji. Šīs dienas vēl neviens nav pieslēdzies, bet drīz jau būs pieslēgušies. Pa dienu bija 11 laivotāji. Un tagad tur nāk Valdis pirmais. Valdim obligāti ir jāpaskrien, jo Valdis jau sāk skriet. Jā, Valdis tagad skrien. Un aiz viņa būs tulītās arī laimas koks. Un tad arī čingons. Un visi būs laimīgi finišā. Jā. Mums jau ir tur jau bija 4 jau skatās šobrīd. Tulītās jau viss notiekās. Vai čingons tas ir? Čingons ķer Valdi, episks finišs, Rīga Biksti, 82 km. Stāsts savā labākajā stilā, kur jāskrien. Tagad mums Šnepste izstāstīs, kur kodam jāskrien. Jāskrien, tad tomēr vajag Čau, pagaid, bet tikai palaid. Palaid mašīnas. Apkārt mājiem pār tiltu. Jā, tieši tā. Tieši tā. Un mūc no čingona. Tas viss notiek Bikstos šobrīd. Pēdējie. Mums trasē vēl ir 5 cilvēki. Kur spīd arī nākamā. Jā, tātad. Čingons, jūs redzat, kā čingons skrien, un aiz viņa ir laimas koks. Čingons tīra trasi, un tagad Šnepste stāsta, kur jāskrien. Viņš jau ir labāk pa mani, Viņš aizskrēja. Cep pankūks. Viņam jāpieskrien. Te viņam pa īsu. Viņam vajag tādu klāt. Viņš tagad ķēra kodu. Valdis Rocens. Tā viņš nenoties. Domāju, ka viņš neķer. Viņš tagad Līkumā, viņš domāja, ka iedeva vēl handikāpu. Kur ir laimas koks? Ne, kur ir? Visi prožektori. Prožektori. Ne, tā kā traktori. Tur arī 3 zvaigznes. 3, jā. Vai nav skaisti? Tas ir skaisti. Izleca no Daiņa auto 15 km pirms finiša. No trases viņas noņēma 51, jā. Pēc 51. Jā. Un tad meitenes izlaic ārā. Un būs pāri pa 60. Tur tie punktiņi tālumā. Tā, es visu ierakstīšu. WhatsAppā. Slepenajā tiesneša WhatsAppā tiek ierakstīts ziņas. Finišējuši visi pārējie, viņi sēž tagad pirtiņā uz lāviņā. Šnepste strādā WhatsAppā. Nissan Juke reklāma. Jā. Tad finišs pavisam tuvu. Rīga Biksti finišs. Cik maldās? Varbūt... Ja maldās tuvu, tad ir tuvu finišs. Bet principā šeit ir pēdējais kilometrs. Jā. Šeit aiz līkuma, vēl pārsimt metri un viss. Tur ir dzirnaviņas. Dzirnaviņās kas notiek, jā? Nezinu, kas notiek dzirnaviņās. Un tur mazgājās pičiņi pačiņi. Pičiņi pačiņi pareizi. Jā.
Lien uz lāvas. Tur es neredzēju to uzrakstu Dzirnaviņas. Jo es gāju no otras puses mazgāties pagājušajā. Man likās kaut kāda viesnīca. Laimas koku soļi. Jā. Dāmas, jūs esat finišā. Ātruma kontrole. Jā. Kāds ir? Bišķi pa ātru. Būs jāraksta protokols. Jā. Tā, bet finišs te nav. Tā līdz finišs ir vēl 500 metri. Jums ir tā kā... Tur lampiņa. Gar to māju tur iekšā, tur iet ieliņa. Tad būs krustojums. Krustojumā pa labi. Un skatoties kreisajā pusē, kā jūs varat tikt uz tiltiņu. Maziņu tiltiņu. Uz maziņu tiltiņu. Tad pāri tiltiņam, un tad visu pa kreisi būsies klāt. Tur spīdināt. Tur spīd Ina, tur ir Ina. Jā, man apmādījos tikai... Nu, kāds 5. Kāds 5 tikai. Jā. Kā saucās mājas? Tiltiņu. Tur viena māja, pāri upītei kreisajā pusē ir viena māja. Nu, tā ir ūdens krātuvēs. Lai jums izdod. Lai jums izdod. Dabūs Tad līdz tā pati, finišam. jā. Tur ir rekuja mašīna, tur varat savākt Jāni. Viņas dejodams aizgāja. Jā. Mums pat ir 6 skatītāji, varam slēgt ārā un beigt visu to šodienas pasākumu. Pareizi? Jā, jo principā izskatās, ka tu redzēji tāpatās. Nē, nu lampiņas spīd, pūrsvars nebrauc, viss kārtībā. Cilvēki iet gulēt. Visi iet gulēt, vakars jau ir, pulkstenis jau reku ir pusē 7, ne, 7:30 tagad. Trasē ir cik stundas pagājuši 10,5? 82 kilometri, viss ļoti labi, viss pareizi. Slēdam mājās. Jā, ātra veikala, viss atrenējušies. Tā, nu, tā ir laba nav.